saskaņā valstī spēkā esošo likumdošanu ir sekto darba pieņemšanas akti, kurus parakstā gan būvzraugs, gan atbildīgais darba vadītājs, gan projektēšanas pārstāvi, autoru uzraugu, gan arī nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Un visi šie akti ir saglabājušies, viņi ir būvvaldē un parakstīti no visām pusēm, kā to ir prasa likums. Šeit arī būvzraugs varētu nokomentēt, jo bija pirmajā kārtā. Nu jā, nē, ja nav tā, tas, ka papīra tiek parakstīt un tiek kontrolēt, vai tas, jo tur papīra neatbilstiem vai tiek cits materiāls iebūvēt, tā jau nenotiek. Arī to regulā pārbaudas, no piemēram, betonu tiek ņemts pāraugi, no tā betonu ir aizvies uz testēšanā, tas jau visi nodrošinās, ka mums ir iekšē kvalitātes kontroles, iekšē kvalitātes sistēmas un tādas lietas nenotiek. Viennozīmīgi tas nav bijis, tas kaut kāda papīra parakstīt vai pielikt tādām izpildu dokumentācijām, kas neatbilst arī tā. Jānis Krējs, un TV3 darbi uz veikalu jumta notika laikā, kad veikals reāli strādāja, tur bija iekšā cilvēki. Vai bija saņemta atļauja, ka var veikals turpināt darbu laikā, kad šie būvdarbi notiek? Un ja tāda atļauja ir saņemta, kurš to ir izdevis? Tātad darbi tika veikti saskaņā ar būvvaldē izdoto būvatļauju, kurā bija arī iekļauts šī te jumta labiekārtošana. Kurš noteica to, ka veikals var turpināt darbu? Tas bija, cik es atsaucos, bija sarunāts ar starptiem īpašniekiem. Kurš? Tas, ko atļauju dot, un bija izdots, un tas to drīkst veikt uz būvdāvi. Kurš to izdeva? Jā, Homburg, to ir divi īpašnieki īstenībā, gan Maksimā un Homburg Zolitūra. Es, protams, nevaru runāt tagad par viņu vārdu, bet bija atļauju dot no Maksimas. Bet īpašnieki paši domāju, ka viņi turpinās to darbu. Bet tas jau bija zināms, projekti sasniegts, bija divas daļas, pirmā kārtā bija tikai Maksimā veikals, otrā kārtā bija privātpēc dzīvējumā māja plus jumta ielikošanā, jo tas bija paredzēt tā. Vai tiek izskatīta iespēja, ka varētu veikals pārtraukt darbu, kamēr būvdarbi notiek? Tas ir drīzāk jautājums īpašniekam, to es nemāku. Bet, jūs taču esat būvzraugs, jāpaliec īpašniekam pieņemt pareizo lēmumu, vai es to izdarīju? Tas ir tagad tas kritisks jautājums. Jūs pieļaujat, kā varbūt būtu visam jau, varbūt būt kāda nelaime visam? Kā jūs esat? Varbūt visam, un varbūt nelaime. Es esat pieļaujuši visam. Bet, godīgi sakot, arī pēdējā laikā labi tās spekulācijas. Kā jūs tīri cilvēcīgi varat izstāstīt, kā saka, skati no malas, uz jumta tiek krauts kaut kādi, uz aci, protams, šķietami viena smaguma, un viss jumts turās uz kaut kādiem sērkociņu tipa balstiem. Tur pat cilvēki, es tā saprotu, pirms tam ir bažījušies, pat paskatoties vienkārši, ka tur būs nelaime. Vai tiešām to nevarēja redzēt arī otrdienu? Varbūt taisni par darbu veikšanu, es paskaidrošu, jo pirmais jau ir tas, ka nav tā, ka tas tiek paziņots, ka visi materiāli tiek sakrauti uz jumta. To visi, tajā skaitā arī presi un jebkurš varēja redzēt, ka materiāli pārsvarā stāv blakus. Ja viņi blakus, viņi nav tur uz jumta. Uz jumta tikai tiek uzcelts vienai dienai nepieciešamais apjoms, kas atbilst arī tai slodzē, ko aprēķināja konstruktors, ja, kas šim te jumtam būtu jānes. Ivars varbūt varētu nokomentēt, ka noturīgā. Pieļaujamā slodze šeit tika rēķināta 1,5 tonu uz kvadrātmetru. 1,5 tonu uz kvadrātmetru. Pieļaujamā slodze. Un cik tonu zemes rūģi tur bija? Kopējo tonāžu es nepateiktu. Cik apjēm kopējo? Ja mēs rēķinām, ka jumts ir aptuveni 4000 kvadrātmetru, ja, tātad pēc šīs aprēķinas schēmas, ja, jumtam ir jātur 6000 tonnas. Tas tur bija reāli.
Kurš seko līdz tam, kā tu izkrāmi uz jumta to visu tas materiāls? Kurš seko tam, lai tas būtu tā kā sadalīts? Atbildīgais darba vadītājs. Bet atbildīgais darba vadītājs rīkojas saskaņā ar projektu. Un viss šīs rīcības tiek gan veikti saskaņā ar šo projektu, gan arī kontrolēts no būvuzraudzības puses un stingrā uzraudzībā katru soli. Es nozīmē, ka katru minūti tu būvuzraugs kontrolē, kur tu tieši izkrāmi uz būvus. Piemēram, viena galvenā, kāds tas notiek? Gluži katru minūti nē, bet projektā ir paredzēta kārtība, kā tas tiek veikts. Un šī kārtība ir saskaņota. Un atbildīgais būvdarba vadītājs, tātad atbildīgais darba vadītājs veiks darbus saskaņā ar šo plānu. Viņš rīkos saskaņā ar to plānu. Tāpēc nāk regulārs no būvuzrauga pārbaudas, kontrolas, lai pārbaudītu, vai ir kāds noviršs no šī plāna. Vēl es gribētu arī piebilst par šo jumtu runājot sākotnēji, tad es vienkārši papildināju informāciju, kad šis jumts jau projektējot tika paredzēts šādām slodzēm, vēl pie tam ar lielu rezervu. Viņš ir 2 gadus eksploatēts, tur bija oļu klājums, tad 2 ziemas izturējuši smagas sniega slodzes. Un šobrīd, principā, tie oļi jau tika ņemti nos un aizvietot ar vieglāku substrātu, kas ir paredzēts zaļajam jumtam. Tāpēc šajā brīdī pēc mūsu rīcībā esošās informācijas pārbaudīt arī visas dokumentācijas. Uz šo brīdi, cik mēs varējām paspēt vēlreiz pārbaudīt, mēs neredzam iemeslu, lai tas būtu no veicamiem darbiem uz jumta. Jo, principā, šobrīd, attiecībā par šiem iepriekšējiem 2 gadiem, nekas netika darīts vairāk, smagāk. Jautājums Rīgstradienas biznes. Tas saka, šāda tipa konstrukcijām tiek pārbaudīta pirms eksploatācijā nodošanas nespēja. Tā kā tiltiem, teiksim, mēs papildus slodzes veikam, vai šādiem lielveikaliem arī kaut kas līdzīgs tiek darīts pirms tam? Nē, tikai uz aprēķiniem balstoties, tas viss tiek uzbūvēts. Tas ir vairāk tiltu būvēm, jā, bet šādām konstrukcijām tādu pārbaudas slogošanu netiek paredzēta. Bet no šis gadījums, tas varētu būt precedents ierosmēt turpmāk kaut ko tādu darīt, jo šādu būs ir un būs aizvien vairāk, kā attīstās ekonomika. Varbūt varētu kādu komentāru arī no arhitektiem. Mēs tad aģentūrās jau redzam, mums arī izslēdzam kā šo iespēju, ka apzaļumošana varētu būt par iemeslu, kāpēc ielūs jums, bet kāpēc jūs esat tik pārliecināti, ka šis jums varētu izturēt par šo projektu, par šo ieceļu? Es vēlreiz arī no sevis personīgi gribu izteikt visdziļākās līdzjūtības cietušajiem. Bet runājot par projektu, kad mēs projektējam, mēs liekot šīs te slodzes virsū, paredzot uz jumta, ja, mēs varam arī tur baseinu paredzēt, ja mēs gribam. Ja. Mums tikai ir jāparedz attiecīgi, jāiedod uzdevums konstruktoram paredzēt attiecīgās slodzes, jā, konstrukcijās. Kā arī šajā gadījumā bija izdarīts, un pēc sākotnējās visas projektu materiāla izskatīšanas, ko mēs šorīt un pa nakti darījām, mēs redzam, ka šīs te dotās slodzes ir ievērtētas, un tāpēc mēs arī pieaicinājām ekspertus, gan būvkonstrukciju ekspertu Valteru Celmiņu, kas jau šobrīd ir iespējams veids pirmos uzmetumus konstruktīvai daļai, gan arī lūdzām Latvijas Arhitektu Savienībā valdei izveidot neatkarīgu ekspertu kolēģiju, kas sastāvēs no 3 ekspertiem, ko viņi arī apliecināja, Tāpat arī mēs aicinām no Būvinženieru Savienību arī pieaicinām neatkarīgus ekspertus, tāpat arī no Latvijas Universitātes pārbauda tieši uz materiāliem, un mēs redzam iespēju arī no ārzemēm piesaistīt neatkarīgus ekspertus, lai vēlreiz pārbaudītu gan šos aprēķinus, gan materiālus, un visu, lai mēs ātrāk nonāktu pie rezultātu. Bet tad ir versija, ka aprēķinos bija kļūda, matemātikas kļūda? Līdz šim brīdim esošajā, ko mēs esam pārbaudījuši, tā nav pierādījusies, bet ir nepieciešama tiešām ļoti padziļināta izpēte, pārbaude. Šobrīd tas nav pierādīts. Celmiņu un veikalās zināms viedoklis. Īsa informācija. Es šorīt ātrumā izskatīju būvkonstrukciju tādas materiālus, salīdzināju ar arhitektūru un
iepriekšējais tāds vizuālais, kad viss Latvijas būvnormās paredzētās prasības, ekspertīzes, skaņošanas, viss ir veikts atbilstoši likumdošanai. Tāpēc šobrīd es nevaru pateikt konkrēti, jo jāveic ir kontrola rēķini. Sākumā jau teicu, ka šīs trīs versijas būtu spekulācija. Es šobrīd, tādēļ, ka es neesmu veicis kontrola rēķinis, es pieļauju visas tās trīs versijas. Un saprotams, ka galīgo rezultātu jau rādīs ekspertīze. Ekspertīze tikko kā ir sākusies. Saprotams, ka viņa nav vienas dienas jautājums. Kā es teicu, jāpārbauda ar kontrolu aplēsēm, ar skaitošanas programmām. Jāapstāsta rezultāti. Bet, kā es teicu, šobrīd pirmais diskusējais iespējas ir, es šobrīd kā neredzu tur tāds acīm redzams kaut kāds kļūdas. Ģeometri izskatījās ar acis, tādu daudz maz normāli, vēlreiz saku, bez rēķiniem es neko konkrēti nevar pateikt. Šajā fotogrāfijā nav nekādu bērnu laukumu trotuāru, vai tas bērnu laukums bijis paredzēt no pašā pirmā punktā, vai uz... Tas ir skiča projekta vizualizācijas, tās mums tika viņas pilnveidotas vēlāk. Ne, vizualizācija, tā ir vizualizācija, tas ir tāds schematisks... No paša automātisks laukums, tas dārziņi bija paredzēts. Jā. To jautājums ir projektēšanas. Vēlreiz, ja jūs nosauciet to cifru, kāds ir pieļaujami vispār slodze tādām liekām, ka tur ir daudz cilvēku zem tās jumtas. Un cik jums bija tā kā saprojektēts, kā viens un otrs, vai tiešām, ja pats izkramējis to krāvu lielo vienu uzņumu maliņā, vai tad varētu būt tā iemesls? Tāpēc tas jums vienkārši neizturētos iemesls. Varbūt sāksim ar otro jautājumu. Tas, protams, pierādīts nav, ka kāds ir izkrāmējis krāvu, bet teoretizējot, protams, ka ja izkrāmē lielu kravu kaut kādā vienā vietā, tā ir papildus slodze. Ja viņi pārsniedz pieļaujamās, tad tur ir vienkārši papildus slodze. Kad vēlreiz tad bija tas slodze? Pieļaujamā slodze ir 1,5 tonu uz kvadrātmetru. Un tas ir tas, kas jums bija projektā? Jā. Tas ir... Tātad viena lieta statistikas slodze, protams, tā, ja. Ja jūs tā kaut kā pieļaujiet, ka dažkārt kaut kāda vibrācija notikt, vai vēl kaut kas, viens balsīņš, uz kuru balstās 4000 kvadrātmetru, druscītī nošķiet jāsmakā. Tāds netiek pieļauts, kad nošķiepsies, tas netiek pieļauts. Visos aprēķinos ir arī rezerves koeficienti, drošības koeficienti, tur nav viens balstošs. Protams. Cik uz jūsu kompanijas pārstāvīja atbrauca uz savu vietu, jo daži esmu pateica, ka tu signalizācijā saka darboties jau kaut kur 4. Signalizācija darbojās Maksims veiklā iekšā, kas bija. Jā. Jūs atbraucat tikai pēc notikuma vai pēc signalizācijas? Pēc kura, ja mēs rekonstruējam notikumus, kas notika laikā starp pirmo un otro notikumu, vai jūs mēģinājāt apiegot to jumtu no smagumiem, vai neviens neatradās? Brīdī, kad notika negadījums, neviens neatradās to. Kāpēc jūs tomēr neatbraucat, kad pirmo reizi saka darboties šis signalizācija? Tas ir eksploatātoru jautājums, tas ir iekšējais veikala signalizācija. Mēs veicam darbus blakus. Tā ir iekšējā signalizācija. Bet viņi jūs paziņo par to, kā ir tādas projekts? Nē. Vai brīdī, kad bija signalizācija, tajā brīdī notika darba uz jumta? Ja jūs, tā ir nebija pieejamā informācija, tikai mēs varam tikai salīdzināt. Ja jūs sakat, ka bija 2004. Ko jūs par to varat zināt, ka viss ir fiksēts?
uz jumta visdrīzāk darba nenotika, bet tas ir jānopredzē, kurš kurā momentā tajā brīdī atradās. Bet negadījuma brīdī neviens uz jumta neatradās. Darba nenotika. Tātad aprēķini viss ir kārtībā atbilstoši normatīviem aktiem, bet jums cilvēcīgi noteikti ir aizdomas par to, kurš bija pārējais pilsmas. Vai tur bija materiāli, vai tur bija cilvēku nolaidīgi, kļūdi cilvēkos. Ir diezgan būsim atklāti apsūdzi tevis, kā viss bija kārtībā, mājas apsūdzi. Bet tieši tāpēc arī mēs esam sanākuši kopā, mēs visi kopā salīdzinām visu, kas ir pieejamā informācija. Jo šobrīd tiešām tā ir. Un, lai atrastu, kas tad ir bijis tas iemesls, mēs nevaram padziļināt analīzes. Diemžēl arī visa informācija, kas ir mūsu rīcībā, nedod nevienu redzamu iemeslu, kādu versiju, pie kuras mēs varētu pieturēties. Tāpat arī mēs pieaicināsim Latvijas Universitātes materiālu ekspertus, dažādas ekspertus, lai tiešām visas iespējamās versijas, kas arī no policijas tiks minētas, protams, mēs viņas visas paralēli pārbaudīsim, bet tādas, kā jūs minējat, cilvēcīgais faktors, izanalizēt visu, kas un kā tika darīts un pārbaudīts un kontrolēts, nav. Aizliecinieks saka, un arī veikalā strādājušie cilvēki, ka signalizācija darbojasies arī pirms 2 nedēļām, līdzīgi traukuma bijusi. Vai tajā laikā ir dota kaut kāda ziņa būvniekiem vai kaut kāda informācijas apmaiņa notikusi par to, kas tur īsti un kāpēc signalizācija darbojas? Līdz ar šīs te zonas ir nodalītas strikti ir būvniecības zona un ir zona, kur darbojas veikals un nāk apmeklētāji. Ja. Un šī te signalizācija skanēja tajā zonā, kura tika jau nodāta eksploatācijā pirms 2 gadiem, ja, un pa kuru pilnībā atbild īrnieks, respektīvi Tirdzniecības centrs Maksim. Mums atsevišķi par to neinformēja. Vienīgi, ja viņi uzskata par vajadzību un piemērot, bet šajā gadījumā tas nebija informēts. Šajā gadījumā tiek vai ne informēti servisu organizācijas, ja, kas apkalpo, kas veic objektu sistēmu tehnisko apkalpošanu, ja, bet ne, teiksim, Reunarē kā būvnieks. Arī 4. tad, kad notika šī trauksme, un jūs teicāt, ka darbinieki nebija, viņi bija prom, tāpēc, ka bija pīpauze, vai viņi bija prom, tāpēc, ka bija trauksme? Ēkā notiek ļoti daudz apdegs darbi, tātad tie apdemošanas darbi tikai ļoti neliela daļa no pārējiem darbiem, kas tur notika. Vai jums ir informācija par to, ka bija grieztos redzams plaisas, piemēram, Maksims veikalā, citās tādās? Vai tādas informācijas mūsu rīcībā nav. Tā versija par ugunsgrēku, ka tieši tā zona esot degusi agrāk jumtā? Nevis tā zona, bet kurā? Jā, es varbūt tad, ja seko fotogrāfijām, kas ir presē par šo te nogruvumu vietu, ja, tad ugunsgrēks notikās blakus. Ja, šī te zona ugunsgrēka laikā cietusi netika. Jā, tas ir pirmās kārtas būvniecības laikā, tad bija neliels, to mēs nenolieksim. Ugunsgrēks, kas tika novērsts, bet šī traģēdija notika blakus. Mēs salīdzinām. Tās nav viens un tās pašas lokācijas. Par signalizāciju vēl gribēju precizēt, varbūt jums ir informācija, ka skaidrs, ka šiem veikaliem nav nekādas seismiskās signalizācijas. Kas tā bija? Tie bija dūmu detektori vai vienkārši apsvērta signalizācija, kad atzināk iekšā durvīm tieši tiešām? Nav dotajā brīdī informācijas. Teiksim, runāšana ar apmeklētājiem vai pilnībā tās? Ar apmeklētājiem? Ar apsaimniekotājiem, par kuriem tiešām. Viņi nodot bez signalizācijas to vispār kā iespējams objektu. Kāpēc tam, lai tas ir eksploatātors liek par ko grib? Tas vai jums signalizācija nav projekta sastāvdaļa? Signalizācija projekta sastāvdaļa, viss pēc normatīviem kā arī tika nodots. Kas tad bija? Mēs nevaram apgalvot, mums nav informācijas, kura konkrētā signalizācija skanē. Kādas tur ir? Jūs varat uzsvērt. Tas dūmu detektoru mūsu pusi. Te jau pēc idejas nebija jādarbojas, jau kāda saistība dūmu detektoram ar tīri konstrukciju. Tas ir jāpārbauda. Tad tā saistība faktiski nav nekāda signalizācija. Tieši tā, virtuvē varēja logu pieteikt, varēja iedarboties signalizācija, kas tiek sasaistīts ar nogumu. Tieši tāpēc visu šī informācija mums tiešām jāanalizē. Mums arī nav pietiekami daudz, lai mēs varētu uzreiz atbildēt. To ir jāanalizē, jāskatās, kā mēģināt arī atrestaurēt šo notikumu gaitu, kurā brīdī kas sākās. Un šeit ļoti noteikti liela loma ir arī
izmeklētājiem, ka mēs arī nākam, esam absolūti sadarboties griboši, spējīgi un dosim visu informāciju, ko varam, lai tiešām apmainoties to visu informāciju arī ar apsaimniekotēm, kas tur iekšā bija tajā brīdī, un saliekot to visu kopā, mēs varam nonākt pie rezultātu. Vai mēģināt atrast kaut kādas video ierakstus, vai varētu būt saglabājušies, es pieņemu, ka veikals jau ir online? Veiklā, tas ir pašam veiklam, mums arī objektā bija pašiem savu video novērošana, tas gan bija vairāk vērsts uz jaunu apjomu, bet, diemžēl, tā bija vairāk paredzēta tā kā pasūtītājiem, lai var attālināt, sakot līdz darbiem, un tur netika veikti ieraksti, diemžēl. To mēs pārbaudījām, tad arī izskatījām kā variantu. Policija pieļauj, ka vēstures ir saistīts ar būvniecību. Jā, tomēr tiešām būs kaut kāda kļūda būvniecības procesā. Kā tas no jums rīkosies, ja tiešām policijai būs taisnība? Dargais būvuzraugs, ko jūs darīsiet? Konstruktors, vai jūs vairāk nestrādāsiet šajā sfērā? Saimnieciet, aiziesiet uz to maksimus. Mēs noteikti katrs atbildēsim, uzņemsimies savu atbildību, likumā noteiktā kārtībā. Vai katrs par to man pateikt? Jā. Par to svarīgi sakot, vai neesmu domājis. Šeit viss šobrīd ir tik emocionāli, un mēs to naktī nulūtu masu īstenībā gulējām, es nevaru turēt šo jautājumu. Nezinu. Jau kļūst pierādīts, tad, protams, kaut kā konsekvence jābūt. Nezinu. No savas puses arī izmeklēšanas rezultāti pierādīs, ka tā ir būvniecības procesa, būvnieka atbildības vai vaina. Protams, mēs uzņemsimies savu atbildību. Varētu precizēt tā kā backgroundam, tātad, ja mēs tā vienkārši runājam, kas bija tas, kurš lika balstus mākslības veiklā, un kas bija tā kompānija, kas lika visu pārsakļu. Tātad, jā, ja mēs runājam par pirmo kārtu par metāla konstrukcijām, tad šos te darbus veica Likuma industrija, apakš uzņēmējs, kas ir specializējies metāla konstrukciju izgatavošanā. Un, ja mēs runājam par labiekārtošanas darbiem, kur tika veikti, tad tā ir Sijā Gartens, ja, kurš, kā teica, jau iepriekš jau praktiski pa 90% bija darbus pabeidzis. Arī ar viņiem mēs, protams, jau esam organizējuši jau paralēli noteikti tikšanās, viņu pārstāvjiem arī analizē ne tikai lielā mērā, bet arī var padziļināt uz katru konkrētu darbu veikto pārskatu un visu darbu veikšanas plānus, kā tas tika darīts. Vai jūs sazinājušies ar īpašniekiem un kāda viņa plāna tikai nākamo kārtu un to, kas bija blakus plānības? Vai tu kaut kas viss ir iesaldēts šobrīd? Šobrīd darbi ir apturēti, protams. Kā šķiet, vai var restaurēt šo mākslinieku veikalu, vai ko pēc tam ar viņu darīt? Šobrīd mēs neesam par to domājuši. Šobrīd tiešām ir pats svarīgākais ir secināt cēloņus, kas tur ir noticis. Par atjaunošanu Skaidrs, ka otrais nogrūmums bija saistīts ar pirmo, vai pēc pirmā nebija iespējams zinot, kas tur uz kā turas vai neturas paredzēt šo otro kaut kādu glābējumu sadarboties brīdināt, lai neviens apakšā nelīdz šo. Diemžēl mums nebija nekāda pielēma, objekts bija pilnībā noraukšīts, mums nebija nekāda piekļuva objektā, lai mēs to būtu varējuši. Ja projektēšanās etapā mēs apgalvo, ka viss bija ievērots un pareizi sataisīts. Kurš ir atbildīgs par to, kurš sekoja līdz tam, ka būvnieki visu arī ievēro un pareizus nesotus krūvus pielietu metālu. Ņemot vērā to, ka tika būvēta krīzes laikā. Un galvenais, ka visādi apakšu uzņēmēji, kurš sekoja tam līdzi, kurš ir atbildīgs? Jūs? Gan ir projektētājs, tas kā autouzraudzības kārtā, un jā, mēs kā autouzraudzības veicējs. Jūs esat pārliecināts, ka viss bija kārtībā un viss bija tieši tā, kā jūsu projekta, kas nebija samainīts, cita palietu sātiecībā vēl. Nē, tādi īsti tādi pierādījumi tam nav. Un arī būvniecības procesā šaubas par nekvalitatīvu kādu no materiālu izmantošanu nebija. Ne.
Un nav... Tas nozīmē, ka gan darbi tika veikti kvalitatīvi, gan materiāli bija kvalitatīvi, gan viss tā tehnoloģija bija tā, ka tie paredzīts jūsu projektu. Jā. Kas tas risks bija? Es domāju, ka jums nav nekādas versijas, vai varbūt tomēr ir bijuši kādas nobīdes darba veikšanas procesā? Šobrīd pēc tās informācijas, ko mēs esam virspusē pārbaudījuši, tagad uz šo brīdi nav nekāda pierādījuma, kad ir kādas novirzes, tāpēc ir nepieciešama tiešām padziļināta vispusēja analīze, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, lai tiešām tad meklētu šo neatbilstību, kurā brīdī tad ir bijis un kurā zonā tad ir bijis kāda kļūda. Jā, tad... Neesmu tur bijis, bet pazīstu vienus turienes iedzīvotāju, kurš laikāk dziļi pētīt, kurš nav arhitekts un nav celtnieks, bet teica, nē, es tajā veikalā iekšā neiešu, jo tas, ka tur viss balstās uz vienas mazas kolonijas, tur taču ar aci redzams, ka tur tūlīt iekļūst, kaut kā iekļūst. Un cienījumi arhitekti, tādi divi, jūs... neko nepamanījāt, neko, ja arī tad bija tā apnāk pasūtītājs un saka, neliksim tā 10 kolonijas pietiksies divām. Tas vairāk ir konstruktors. Mēs visu projektu sākot no nulles un beidzot sadarbojamies ar būvkonstruktoru, kurš tad arī mums kopā strādājot. Bet mums nav, man nav. Mums jau nav viena kolonija. Mums ir, tur ir ja mēs salīdzinām ar citiem veikaliem, lielveikaliem, tad kolonu skaits mums ir 2 reizes vairāks kā citos veikalos.